mazliet vairāk par ēterisko eļļu iedarbību caur ožu. Terapija caur ožu, olfaktoterapija, tā saucās šī metode, ar kuru es nodarbojos, un es esmu mediķis, un mani reizēm izbrīna un pārsteidz tas, ka cilvēki, kam nav medicīniskās izglītības, ļoti grib ārstēt. Grib strādāt arī ar profilaksi, ar ēteriskajām eļļām, un grib ārstēt un ārstēt. Pielietojot ēteriskās eļļas dažādos veidos, gan aiz nezināšanas daudz tiek lietots iekšķīgi, gan arī lielās koncentrācijās tiek lietoti ēterisko eļļu maisījumi uz ādas. Un tajā pat laikā tiek lietoti ļoti spēcīgi, pat toksiski ēterisko eļļu maisījumi. Un tīri pat reizēm tikai profilaktiski. Un kas tad notiek organismā, ja regulāri tiek lietotas ēteriskās eļļas, tad, kad nav nepieciešamība un nav vajadzība? Cilvēkam vienkārši var izstrādāties rezistence, tātad imunitāte vairāk arī nereaģēs uz ēterisko eļļu molekulām. Tas būs labākajā gadījumā, bet sliktākajā gadījumā daudzas ēteriskās eļļas ir nefrotoksiskas, neirotoksiskas, hepatoksiskas, tātad atnes arī nelabvēlīgu ietekmi uz mūsu organismu. Šeit es negribu pārliecināt par to, ka nav jālieto ēteriskās eļļas. Šeit es runāju par to, kas tad vispār ir svarīgākais. Pirms mums rodās saslimšana, un šī metode, cik pareizi mēs protam, pielietot ēteriskās eļļas, kādas mums ir zināšanas. Un, protams, ja tas būs smaržu rullītis, kurš ir ļoti lielā atšķaidījumā, nekad viņš neatnesīs nekādu kaitējumu organismam, tikai organismam būs labums. Ieelpojot arī šīs ēteriskās eļļas, protams, notiek šī harmonija un balanss organismā. Un par to ir arī terapija caur ožu, olfaktoterapija. Es ļoti sen esmu arī par to, ka visas saslimšanas mums ir pārsvarā psihosomatika, un ja cilvēks ir harmonijā, ja cilvēkam ir apmierināts pamatvajadzības, viņš pats ar sevi ir šeit un tagad, viņš saprot sevi, viņš prot ieklausīties sevī, tad arī šīm saslimšanām nav vieta, un cilvēks slimos retāk, slimos mazāk, varbūt vispār neslimos. Un tad, kas ir pirmais, man bieži uzdod jautājumu, kas tad ir pirmais, kas man ir nepieciešams? Kādu eļļu maisījumu tu man ieteiktu lietot, lai es būtu vesela, lai es justos labi, lai es būtu enerģijas pilna? Pirmais un svarīgākais ir terapija caur ožu. Strādāt ar ēteriskajām eļļām tikai caur ožu. Un tas ir pamats. Un tad, ja mums pienāk tāds brīdis, ka ir nepieciešams kāds koncentrēts maisījums ķermeņa veselībai, fiziskā ķermeņa veselībai, tad, protams, ir iespējas sagatavot šo ēterisko eļļu maisījumu un lietot uz konkrētās zonas konkrētu dienu skaitu. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, protams, mēs lietojam eļļu maisījumu uz sejas ādas kopšanā, lietojam smaržas ar ēteriskajām eļļām. Jā, to visu var darīt, bet šeit, lietojot uz ādas, uz sejas ādas,
vienmēr šis ēterisko eļļu maisījums kopā ar bāzes eļļām būs 0,5%, varbūt 0,2%, tikai maksimums 1%. Tātad šis ir tas daudzums, kuru var lietot profilaktiski, ilgstoši un lietojot tādā veidā, ēteriskās eļļas neatnesīs kaitējumu cilvēku organismam. Tomēr, ja ir runa par ļoti koncentrētiem maisījumiem profilaksei, piemēram, imunitātes profilaksei vai vienkārši varbūt relaksācijai, ja, un pēc maniem novērojumiem šie maisījumi ir ļoti koncentrēti, ļoti spēcīgi un tiek izmantotas ļoti spēcīgas šīs tehnikas un zonas, kur tiek uzklāti šie maisījumi, un organismam nepārtraukti ir liela slodze. Tajā pat laikā, ja mēs iesmaržojam ēterisko eļļu, ja pareizi mēs iesmaržojam ēterisko eļļu, ko es mācu šajā metodē, olfaktoterapijā, tad tā iedarbība no ēterisko eļļu molekulām ir arī ātra, zibenīga visā organismā. Un vispirms, protams, tas aiziet uz mūsu limbisko sistēmu, uz mūsu emocionālajām smadzenēm, kur tiek sūtīti impulsi pa visu organismu. Protams, mēs arī caur elpoceļiem ieelpojam, ēteriskās eļļas nonāk plaušās, pēc tam asinsritē, pēc tam visās sistēmās, visos audos. Tātad ir šie divi iedarbības veidi caur ožu. Un nav nekas jālieto iekšķīgi, vai reti un izņēmumu kārtā to var darīt. Nav nekas jāklāj uz gar mugurkaulu, ja, kur ir ļoti ietekmīga zona uz cilvēka organisma. Un ļoti uzmanīgi jālieto arī mājās difūzeros, jo tā ietekme arī ir spēcīga no ēteriskajām eļļām. Tātad svarīgākais ir mūsu psihoemocionālais stāvoklis, un to mēs varam panākt, smaržojot ēteriskās eļļas. Varam nonākt ļoti labā harmonijā, balansā, paši ar sevi, spējam pārvaldīt emocijas. Protams, es pieslēdzu arī dažādas elpošanas tehnikas, kā to veiksmīgāk var izdarīt, un šis kopējais rezultāts ir vienkārši lielisks, es pat teiktu unikāls. Un, ja mēs paskatāmies, ko dod cilvēku organismā stress, ja mēs nespējam šo stresu pārvaldīt, ķermeņa līmenī, tās var būt galvas sāpes, savilkti muskuļi, bezmiegs, ādas problēmas, bieža slimošana, paaugstināts asinsspiediens, gremošanas darbības traucējumi, dzimumtieksmes pazemināšanās un lēna atveseļošanās pēc saslimšanas, prāta līmenī, uztraukums, koncentrēšanās grūtības, aizmāršība, kādi murgi, ja, emocionālā līmenī, dusmas, kuras nespējam kontrolēt, nepārliecinātība, trauksme, dažādi depresīvi stāvokļi un dažādi uzvedības traucējumi, agresijas lēkmes, un lai šo visu spētu cilvēks pārvaldīt, tad ir vēlme lielāka varbūt pēc alkoholiskiem līdzekļiem vai pēc tabakas izstrādājumiem, nerunājot par narkotiskām vielām. Tātad svarīgākais ir šis psihoemocionālais balanss. Un tā ir panākuma atslēga faktiski un praktiski uz visu. Ja cilvēkam ir šis emocionālais balanss, ja cilvēks spēj apzināties, kas ar viņu notiek, saprast, apstādināt šos procesus, rīkoties, pārveidot
šos procesus no mīnusa par plusu, tad viss notiek tikai uz labu. Un cilvēkam ir radošums, cilvēkam ir darba spējas, ir enerģija, ir laba veselība, ir izaugsmes iespējas, ir redzējums par savu dzīvi, nav apjukums. Jā? Cilvēks zina, kā viņš jūtās, viņš saprot labāk savas vajadzības, spēj apzināties savas vajadzības, necenšas noslēpt, apslēpt emocijas, no kurām atkal rodās daudz un dažādas problēmas tīri fiziskajā ķermenī. Un caur šo terapiju, caur ožu, mēs varam panākt savu labklājību visos līmeņos. Un tas nav mīts, tā nav ezotērika, tā ir vienkārši reāla ēterisko eļu molekulu iedarbība uz mūsu psihoemocionālo stāvokli. Protams, mums ir jāprot pielietot. Ja? Ja vienkārši mēs ieliksim difūzorā ēteriskās eļas, mēs nesaņemsim šādu dziļu iedarbību uz psihoemocionālo stāvokli. Tātad šī metode parāda un paredz, pie kādām emocijām, kādas ēteriskās eļas labāk strādās, kā izvēlēties, kā saprast, kas tad man vislabāk ir noderīgs šī brīdī. Un tādā veidā mēs strādājam un apgūstam šo metodi. Un es tiešām varu apliecināt un apgalvot ar savu pašsajūtu, ar savām zināšanām par šo metodi, un tā nav manis izveidota metode, to ir izveidojuši profesionāļi. Šī metode tiek pētīta zinātniskā līmenī, un tīri fizioloģiski, to es arī stāstu kursā, kā tīri fizioloģiski notiek šis process. Tas nav vienkārši mūsu iedomu auglis, kā ēteriskā eļļa. Tagad mani nomierinās, harmonizēs, ja? Kā šis process notiek. To visu es atspoguļoju savās apmācībās. Ja tevi tas interesē, ja tu vēlies atgūt veselību caur ožu un ieklausīties savā ķermenī un iet uz sevis labāku pašsajūtu, uz veselību, uz harmoniju, tad esi laipni aicināta kursā un apgūsti terapiju caur ožu. Jā, varbūt ar šo nepazīstamo nosaukumu olfaktoterapija, jo mēs esam pazīstami ar aromu diagnostiku, aromu testu. Tomēr tas ir līdzīgi, bet šī metode, ko sauc par olfaktoterapiju, tā ir speciāla tehnika, kuru mēs pielietojam caur ožu. Ja tas tevi interesē, tad laipni aicināta kursā.